Katru gadu 4. maijā tiek svinēta tā dēvētā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana. Taču, ja paskatāmies dziļāk, rodas jautājums, vai šī atjaunošana patiesībā bija suverēnas valsts atjaunošana vai tikai jauna abreviatūra LPSR turpinājums ar kosmētiskām izmaiņām. Kurš tad pasludināja neatkarību? 1990. gada 4. maijā deklarāciju par neatkarības atjaunošanu pasludināja bijušās LPSR nomenklatūras, jeb tās Deep State, Latvijas komunistiskās partijas pārstāvi, kuri pēkšņi kļuva par reformu komunistiem. Tie paši cilvēki, kas ilgus gadus bija kalpojuši okupācijas režīmam, vienkārši mainīja zīmes, lozungus un pozīcijas. Viņiem pievienojās daži ārvalstu aģenti trimdas latviešu nosaukumā ar sautīgu izpratni par vietējo situāciju, un daļa no pseido uzvaras apskurbinātiem vai nopirktiem atmodas līderiem, daži no kuriem man likās tuvi un neuzpērkami. Tieši šie cilvēki tika izmantoti kā leģitimizācijas instruments. Svarīgi saprast, LPSR juridiski netika likvidēta ar tautas nobalsošanu, un jauna konstitūcija netika pieņemta. Faktiski LPSR likumdošana tika saglabāta un vienkārši pielāgota jaunākajai realitātei. Ļoti daudz likumi, tā saucamie LPSR likumi, viņi turpinājās līdz pat šai dienai. Latvijas Republikas tiesību sistēmas pamatā ir tā pati administratīvā struktūra, kas bija LPSR laikā, tikai ar citu karogu un nosaukumu. Turklāt, atšķirībā no Satversmes, LPSR konstitūcija bija apstiprināta tautas balsojumā, kamēr 1922. gada Satversmes projekts nekad piedzīvojis referendumu. Pēc 4. maija tas tika atjaunots kā konstitucionālais pamatlikums, bez atbilstoša tiesiskā pamatojuma, un ar to pašu mirkli tika apturēts gandrīz visos pantos, atstājot spēkā tikai dažus, kuri paši par sevi nevar nodrošināt tautas, jeb mūsu pašnoteikšanos. Bija paredzēta jaunas konstitūcijas izstrāde, kas nav notikusi vēl šobaldien. Jautājums ir, vai valsts, kura sevi deklarē par mūsu valsti, patiesībā ir tiesību spējīga? Atbildi atrodiet un uzrakstiet komentāros paši.